Nu tā, tagad esmu piestājuši Kopenhāgenā. Gaidām, tomēr izbrauksim uz Frederīciju. Man rītā no rīta jāved ir 2 konteineri, viens uz Brandi, viens no Brandas, pēc tam jāpaņem piekabe no ostas vēl šitien. Un atkal uz Brandi jāvelk, un nezinu, kad vēl manējo piekabīt, kuras uzkrāju viņš atkal aizvilks. Nav nekauts. Kuģis man biedē. Viņš kaut ko baigi taurē. Nu jā, un tagad ir kaut kādi pēc šitā laika, pus 8 laikam, bet mēs kādos 8 izbraucam ārā. No Kopenhāgenas uz rītā jau 5 no rīta esam Frederīcijā un tad lidoju pēc degvielas un konteineru āķēju. Nu, baigi daudz darba. Varu parādīt Kopenhāgenu bišķi, jā. Reku, te ir Kopenhāgenas osta, kur piestāja prāmji. Te mums kuģis, jā. Reku aiziet parādīt. Es dušās biju iegājis, jā. Normāli nomazgājis ēdienu reiz, kad dod vienkārši zvērā, visu rīt. Arī tagad aiziet suliņu biedzert augstu un uztaisīt maizīt, uzcept tur. Bet pusdienas zupa tur otrais ēdiens. Un brokastis ir visi vienkārši. Brokastis 2 oliņas bija. Nu, tā kā tā, parādīšu otru pusi tagad. Jā, te mums ir glābšanas laivas. Reku 2, jā. Tās jums noskatījos. Tur viņas ir. Reku te var redzēt vēl. Ostas pusi te kaut ko taisa. Tā ir kaut kāda viesnīca varbūt būs. Nu, silts ārā. Silts ārā, viss notiekās. Un. Jā. Visā visumā rītā būs baigā diena. Es tagad izskrēju pa šito laukumu kādu 6 aplis, man liekas. Nu, tādā normālā ātrumā, reku te. Līdz piekabēm un atpakaļ. Nu jā. Nu neko jūtos tīri labi, veselība laba. Tā kā man ir baigā veste, tu pa kuģi jāsēgā vestītēja. Nu, var arī nesēgāt, bet tad tev kāds aizrādīs. Jā, nu labi. Nu tad vēlāk. Nu labrīt, tad esmu pamodies, paēdis. Un 9. datums šodien. Esmu Dānijas vidū. Tagad braukšu uzkraukšu tepat 24 km no šitienes kravu uz Latviju. Un reku te es gulēju. Mašīnīte, jā. No, kaut kā tā. Policis brauc laikam. Nu jā, labi. Čau. Hop, esmu helikopteris. Kā jūs redzat? Esmu helikoptera laukumā. Īles puķa. Esam jau pusceļā brokastis vēl neesēdis, pēc Latvijas laika ir 7:30. Kaut kur 8 brokastis. Jā, un 4:30 teicu, ka būsim jau ostā. Reku te var redzēt mašīnītes, bet man jau nevar redzēt, man neatcerīt tālāk. Redzēt mašīnītes. Redzi jūra. Kuģis. Es esmu uz augšējā klāju uzkāpis, vai ne? Un tā kā tā jūtos tīri normāli. Tomēr bija 2 latviešu kājītē. Kaut arī bija pielietas dušu un viss pielietas ar ūdeni. Domāju, ka lietuvieši, tāpēc ģiņi varbūt tūksirtīgākie ir. Bet to varbūt tie nav labāki. Nu, tad skatāmies kaut kādu filmiņu, pastamies dvērs. Tābraucēji stāv, viens otrs ir kāds šaizi sanākuši politiķi Krievu laikā un interesanti jau paklausīties, ja? Nu, tā kā tā, labi.